Varbūt cilvēks tiešām vienkārši slēpot brauc, saprat, ka sniega nav jābrauc augšā. Atbrauc pārbaudīt, kāds kauns, vai normāli varēs slēpot vai nevarēs. Un M-burcā viņam ir aizbūrētīgi daudz sološi. Labi, pārauj startu Jānis Līdāks, nopietni sagatavojies, tur priekšā visdūlākās Pēteres trasē. Subārs tikmēr jau ir blakus. Veiksmīgi apbrauc Pēteres Subārs, uz tā arī notur savu tempu. Līdāks mazliet zaudē Uldis Bāriņš, saglabājot ātrumu pēdējos metros, tikai kārtīgi plats. Subārs beigās ir nepilnu metru priekšā pār finišu līnijai. Uldis Bāriņš pret Jāni Līdāku. Tā bija cīņa. Ir cīņas pēdējiem brīdiem. Mums bija interesanti. Skatāmies tālāk. Skatāmies. Slēp kastība priekš smukāja augšā kalnā. Ir atpakaļ. Uldis Bāriņš. Tagad viņam starts pa zilo trasi un blakus Jānis Līdāks ar A4 Quattro. Jā, interesanti, ka daži pierģistrēdies ir pierakstījuši klāt Quattro. Var dot, ka kāds te brauc vienkārši ar priekšpēdīs Audi. Moš viņam Synchro, piemēram, paigi pārbūvēts. Aiziet! Subāram nekas nav jāraksta. Pietiek ar Subaru, tāpat skaidrs, ka būs pilnpiedzīņa, rāva augšā kaldā, slēpkast uz jumti, nostiprināt kārtīgi, atrod labāko špūri kaldā bez nevienas Pēteres uzbrauc augšā. Uldis Bāriņš tā kā pa kaldu uzbrauc priekškalnā. Kāpēc Bāriņ liekas, ka normāla trase, katrs varētu uzbraukt. Viens autobus turēt tik kalnā. Dažiem liekas, kāpēc nesanāk. Kas tur ir pa vainas?